Čau! Šeit Tonijs. Šodien es jums parādīšu, kā manifestēt pozitīvu nākotni caur zīmēšanu. Tad pirmā lieta, ko jums vajadzēs, ir jebkāda veida papīrs, der horizontāls A4 formāts. Es uzzīmēšu šeit rāmīti, lai labāk var redzēt, ko es zīmēju. Tātad nākamā daļa uzdevumam ir sadalīt šo papīru 3 daļās. Tad es iezīmēšu 2 vertikālas līnijas, kas aptuveni sadala šo te papīru 3 vienādās daļās. Un šī būs pirmā daļa, šī būs otrā daļa, un šī būs trešā daļa. Tātad šis zīmējums ir līdzīgi kā stāsts. Tad stāstam ir ievads, iztirzājums un nobeigums, jeb sākums, vidus un beigas. Un uzdevuma mērķis ir apzināties kaut kādu šī brīža problēmu vai notikumu, ko tu vēlies atrisināt. Un tādā veidā caur zīmējumu to apzināties un radīt risinājumu un manifestēt pozitīvu nākotni. Tātad pirmajā lauciņā mēs iezīmēsim šī brīža situāciju, tad mēs zīmēsim vēlamo nākotnes scenāriju, un pēc tam pa vidu, kad šie apzīmējumi būs jau pabeigti, mēs uzzīmēsim, kā mūsuprāt mēs varam nonākt no pirmās situācijas līdz trešajai situācijai. Un tādā veidā caur zīmēšanu mēs radīsim risinājumu, ko mēs varam pēc tam pielietot arī īstajā dzīvē. Un problēma, ko es šobrīd risināšu, ir video taisīšana. Jo es zinu, ka es vēlos taisīt video, bet man ir visādi šķēršļi. Piemēram, man īsti nav kamera, tāpēc es izmantoju savu telefonu, lai filmētu. Un šodien man nav neviens, kas man palīdz filmēt, tāpēc es pats turu savā rokā, un tāpēc šis video nav īsti tik stabils. Un tad vēl esmu, piemēram, aizņemts un nodarbojos ar visām citādām lietām, tā kā savā ziņā man bieži vien nav laiks vai nav enerģija, lai taisītu video. Bet tas nekas. Tad pirmajā lauciņā es uzzīmēšu visas šīs problēmas, ko es šobrīd sajūtu, kas man stājas ceļā video taisīšanai un filmēšanai. Un galvenais šajā uzdevumā ir iztēloties sevi kā tādu varoni, kā tēlu, un tad ilustrēt to. Tad es uzzīmēšu sevi. Piemēram, es te sēžu un uzzīmēšu savus matus. Un es varbūt te sēžu un domāju par to, ka es gribu taisīt tos video. Bet man ir visādas iedomas. Tad es iedomājos, ka man tur ir vajadzīga laba kamera, kas maksā pārāk dārgi, 5000 eiro ar visiem objektīviem un visu to foršo apertūru, kas tā kā lai izskatītos labs video. Tad man ir vajadzīgs laiks, lai filmētu video. Man ir vajadzīga enerģija. Kas vēl ir vajadzīgs, lai filmētu video? Palīgi. Man vajag kādu, kas man palīdz video filmēt. Un filmē. Vai arī vēl man varbūt, ja nav kas palīdz, tad man varbūt vajag statīvu, kur nolikt kameru un kas filmē mani. Un visas šitādas lietas. Varbūt man nav ideju, ko filmēt. Un tad es, piemēram, skatos vēl, ko citi dara. Un skatos, kā citi taisa video. Un tad man tā kā uznāk vēlme un iedvesma. Un es pats gribu arī to darīt.
Un tad es arī gribu taisīt video par zīmēšanu, jo tā ir tēma, par kuru man ir daudz ko teikt, un arī man ir liels entuziasms vienmēr apsēsties un pazīmēt, un es kaut kā gūstu dabīgi ļoti daudz prieku no zīmēšanas. Ieliksim matiem bišku toni. Šeit arī. Un, kā es redzu, tas nezīmēju kaut kādus tur ļoti smukus zīmējumus. Šobrīd es zīmēju tikai to, lai pats saprastu, ko es domāju, un lai tur būtu kaut kāds stāsts. Tad te jau man rekur ir pierakstītas visādas idejas un visādi zīmējumi sataisīti. Un vēl kas man, pieņemsim, stājas mazliet ceļā, ir skola. Tā kā varbūt kaut kādi, es nezinu, kā to uzzīmēt, bet es vienkārši uzzīmēšu māju ar uzrakstu skola. Un tad man ir, es eju uz skolu, un tad tas man, piemēram, traucē taisīt video. Ok, pirmais zīmējums izskatās pabeigts. Tagad jādomā, šī ir tagadne, kādu es vēlos nākotne, kādu es vēlos, lai būtu mana nākotne, kad šīs problēmas ir atrisinātas. No nākotnes esmu sapratis to, ka man īsti nevajag tur dārgu kameru vai ļoti daudz laiku vai pat cilvēkus, lai palīdzētu man filmēt video. Un galvenais ir man idejas un enerģiju un brīvu laiku. Tātad es uzzīmēšu sevi un man rokā būs mans telefons, jo, manuprāt, ja ir normāls vietālrunis, tā kamera ir pietiekami laba, lai uzfilmētu video. Tas varbūt nebūs profesionāls, bet tas būs video, un tad vispārējais ir tas saturs, ko tu tur ieliec, un tavs radošums. Tad es filmēju to, ko es zīmēju pats, un esmu ļoti priecīgs. Man ir enerģija. Un tas ir burtiski tas, ko es šodien daru, tāpēc, ka man ir daudz laiks, man ir enerģija, es varu pats paņemt vienkārši video kameru, kas ir manā telefonā, un uzzīmēt, ko es daru. Un ko es vēl varētu nākotnē vēlēties, ir kā cilvēki skatās tos video, ko es taisu. Un cilvēki paši arī sāk kaut ko zīmēt. Un ja viņi jau ir mākslinieki vai vienkārši cilvēki, kuriem patīk zīmēt, ka viņiem skatoties rodas jaunas idejas un iedvesma zīmēt un dalīties ar to, ko viņi zīmē. Ok, tad mums ir pirmā stāsta daļa gatava. Tas, kas tagad notiek, kā es tagad jūtos, un mana šī brīža problēmas, un tad mums ir vēlamā nākotnes situācija, un tad mums ir tagad ceļš, kā mēs no pirmās tiekam līdz trešajai.
Tātad šis ir starpposms. Un, ja es tagad tā padomāju, kā no šī nokļūt līdz šim, tas ir ļoti vienkārši. Tas ir pirmkārt, man ir vajadzīgs laiks. Uzzīmēsim pulksteni. Tas ir laiks. Otrkārt, kas vēl ir vajadzīgs, manuprāt, ir pašpārliecinātība, jo bieži vien man ienāk ideja, bet es tur sāku kaut ko uztraukties, piemēram, man nav šis vai tas, un tāpēc es nevaru filmēt, vai arī es tur neizskatos pietiekami labi, lai varētu filmēt tos video, bet man vajag būt pašpārliecinātam par sevi un vienkārši darīt to, kas man patīk. Tā kā es uzzīmēšu īkšķīti. Ok, 2 īkšķīšus par jāuzzīmē. Tā kā tas ir nevis pašpārliecināts, bet super pašpārliecināts. 2 īkšķīši. Un galvenais tas ir pašam sev jāparāda. Nevis no citiem dabūt īkšķīšus, bet pašam sev. Un tad, kad tas ir, tad vajag paņemt to kameru vai telefonu un vienkārši sākt filmēt, uzspiest to sarkano pogu. Pieņemsim, viņa būs šeit, tad uzspiest viņu un sākt filmēt. Un, ja ir šīs 3 lietas, tā kā laiks, pašpārliecinātība, un šodien es uzrakstīšu vienkārši sākt to darīt. Tā kā varbūt precīzāks vārds būtu iniciatīva. Es nezinu, iniciatīva vai iniciatīve. Es rakstīšu, es paskatīšos par. Tā, iniciatīva. Un jā, sākt ierakstīt un skatīties, kas sanāk. Tā kā neviens video nebūs perfekts. Vispār nekas, ko jebkāds dara, vismaz kad es kaut ko daru, es sapratu, ka, lai vai cik es censtos, tas nebūs perfekti, un ar to ir jāsamierinās un jāuztaisa, cik vien labi tu šajā brīdī vari, un jāiemācās, ko var iemācīties no šī procesa, un jāsāk taisīt nākamā lieta, nākamā ideja jau bišķiņ labāk. Tātad, jā, šis ir otrais zīmējums, kas parāda, kā no 1. tikt līdz 3. Jā, man liekas, ka šis uzdevums ir ļoti vērtīgs gan kā zīmēšanas vingrinājums, kas ļauj uzzīmēt stāstu 3 cēlienos, gan arī kā tāds sevis apzināšanās, psiholoģijas, sevis izpratnes vingrinājums, kas ļauj apzināties savas šī brīža problēmas, savu nākotnes vēlamo scenāriju un kā atrisināt šī brīža problēmas un tikt līdz tam vēlamajam nākotnes scenārijam. Un vēl kā papildus piemērs varētu parādīt, kā šo vingrinājumu esmu pielietojis ar citu scenāriju prātā. Piemēram, šis bija vasaras beigās un scenārijs ir tāds, tā brīža problēma man ir, ka nav nauda, par ko dzīvot pilsētā, un es uzzīmēju, tad, kur ir tā problēma, un manā prātā bija 2 varianti, vai nu es pelnu naudu, vai nu es eju dzīvot mežā, kur nekas nav par maksu. Un tad es pierakstīju klāt, ka šis pelnīšana naudas ir kapitālisma cietums, ka es esmu tāds tā kā naudas vergs, un es līdz ar to esmu nelaimīgs, un man nav brīvs laiks. Un šeit es esmu priecīgs, esmu pie dabas, bet esmu bezpajumtnieks. Man nav mājas. Un tad es gāju vēl tālāk, un es sapratu to, ka es vēlos atrast vidusceļu un dzīvot mierā ar sevi, apkārtējo vidi un visumu. Un tas man lika saprast to, ka nav tikai jādzīvo tur vienā vai otrā galējībā, bet ir jāmeklē tas vidusceļš. Wow, liels paldies, ka noskaties visu video līdz pat galam. Tas nozīmē, ka tev kaut kas šajā video ieinteresēja, un nākamais solis ir pašam paņemt un
uzzīmēt savu pozitīvās nākotnes scenārija zīmējumu. Un, ja vēlies, arī padalies ar to, ko tu uzzināji vai ko tu saprati komentāros, un jauku tavu dienu!